Pateicoties vietējo makšķernieku biedrības entuziasmam un neatlaidībai, Madonis novada Sāvienas ezerā mājvietu ir raduši ap 6000 zivju mazuļu. Ir drēgna pēcpusdiena, kad Sāvienas ezermalā piebrauc smagā automašīna ar vērtīgu kravu. Piepildītās tvertnēs no tālās Sērenes atceļojuši ņipri līdaku mazuļu, kas krietni papildinās izsīkušos ezera zivju krājumus. Bijām gaidījuši, ka tiešām būs kāds kaut vai minimāls dabiskais atberums, ka nebūs to garo ceļu viņi pārdzīvojuši, bet pretēji tādai mazai šaubai tiešām visi padevās savās jaunajās mājās. Viss kārtībā. Publiski pieejamu ezeru apsaimniekošanā ir pārņēmusi makšķernieku biedrība Sāvieši. Nu jau vairāku gadu garumā vīri tur rūpi par ezera krājumiem. Kā jūtās galvenais makšķernieks? Labi jūtos. Un galvenais, ka būs priekš makšķerniekiem līdakas papildinātas tiks. Un līdaku agrāk bija ļoti daudz, bet tad makšķernieki intensīvāk makšķerēja, un arī daudzus gadus bija ziemā slapšana, un līdakas gāja bojā. Pēdējos 2 gadus līdaka, var teikt, tikpat kā nebija ezerā. Karūsis neķērās, pavasarī daudz karūsu gāja bojā. Kas bija par vainu, neviens nevarēja nekā pateikt. Un kā bija ar līdakām? Līdakas 2 tikai tagad mēnesi atpakaļ es dabūju, un par pārējiem nav dzirdēts vispār, ka būtu kāds izvilcis. Ne tikai makšķerēšanas intensitāte, bet arī pēdējos gados novērotā zivju slāpšana un aizvadītā karstā vasara ir nopietni kaitējusi zivju izplatībai. Diemžēl nelabvēlīgie faktori nav ietekmējuši rūpnieciskās zvejas mīļu aktivitāti, tāpēc biedrība ir apņēmības pilna panākt rūpnieciskās zvejas aizliegumu Sāvienas ezerā. Prasīsim rūpniecisko zveju noņemt. Jo rūpnieciskās zvejas veicējiem pēc līguma bija paredzēts arī papildināt zivju krājumus, bet viņi to nav darījuši. Paies vēl 2 gadi, līdz atvestie zivju mazuļi būs sasnieguši atļauta loma izmērus. Vai brīvā dabā ielaistās līdakas spējas sasniegt pieaugušas zivs apmērus, pirmkārt atkarīgs no pašiem makšķerniekiem. Jebkura zivju krājuma ir jāsargā. Un es, teiksim, nevaru apgalvot, ka pēkšņi šim ezeram tādēļ tiks piegriezta lielāka vērība, kad šobrīd šeit ielaidas zivis. Principā tas vajadzētu būt tā, ka šajā brīdī līdz uz kādu brīdi vajadzēja būt apturētai šai rūpnieciskai zvejai, jo, principā, teiksim, ielaistās zivis ir diezgan lielas, un kamēr notiks šī zivju aklimatizācija, viņas dzīvosies tepat pie krasta un viņas būs ļoti viegli iegūstamas, kā tas ir pierādījies jau nevienā ezerā. Tas viss atkarīgs tikai no paša cilvēka apziņas. Tikai no tā. Jā, šobrīd, teiksim, Madonas novada doma ir palīdzējis, teiksim, šeit ielaist šīs zivis, jā, un zivju fonds ir to, kāds saka, finansējis. Līdz ar to, principā cilvēkiem būtu jāsaprot arī šī lieta, kad, ja viņam kaut ko iedod pa velti, jā, tad pagaidām bišķīt, lai tā zivtiņa paaugās, un tad viņu ķeram. Ja tas ir publiskais ezers, tad, protams, pašvaldība ir jārūpējas par to, lai zvejotu ne tikai šodien, bet zvejotu rīt un varbūt vēl pēc gadiem mūsu bērni un bērnu bērni. Līdaku mazuļu iegāde bijusi iespējama arī pateicoties pašvaldības atbalstam un zivju fonda finansējumam.